Sveika, tauta! Pilsētnieks laukos, tā laikam es turpināšu saukt šo te saucamo seriālu, lai cilvēki atpazīst mani, atpazīst šo te video seriālu un saprot, pa ko ir runa. Nu, kā vienmēr var teikt, pilsētnieks ir laukos, nevēlt arī tāds nosaukums. Un šodien ir brīnišķīgs rīts, saulēns, joprojām silts, kaut gan ir 23. gada septembra beigas. Nu, un fonā ir manas aktrises saitiņas, kur daļa ir palikusi un daļa ir pagājusi ārā no kadra, jo mēs neesam sarunājuši atlīdzību un autortiesības. Un šodien ir tāda forša diena, ka pie manis ir atbraucis ciemos Ivo. Kā teikt, ja kalns pie Muhameda, tad Muhameds pie kalna. Jā, un Ivo ir tas cilvēks, kurā es ieklausos, un varbūt itin bieži savos video arī aicināšu piedalīties tos cilvēkus, kuros es ieklausos, ja es tajā saskatu kaut kādu jēgu. Un es arī nevēl esmu nolicis telefonu šeit priekšā, jo es savus postus, kurus es lieku iekšā no šejienes, arī vispirms ielieku, lai pavērtētu jūsu reakcijas. Ja? Un tāpēc sāku vērtēt un skatīties, kas jūs vairāk interesē, ar ko es varētu vairāk būt jums noderīgs, un nonācu pie slēdziena, kad nedrīkst izņemt no kadra tās sastāvdaļas, kas visvairāk patīk, un tās ir manas aktrises saitiņas. Viņas dzird, kad runājam, un viņas sāk atgriezties kadrā. Tā kā te mēs periodiski varam salīdzināt, jā, aitiņas, kuras Facebookā tiek rādītas, un aitiņas kādas ir. Labi, Ivo, es baigi garo iesākumu teicu, bet atkal, tā kā mēs šodien mazliet arī ķersimies klāt pie iestrādātiem šabloniem. Pie šabloniem, jā. Tad varbūt arī ar šabloniem sāksim, lai cilvēkam būtu vienkāršāk iesildīties. Un šablons ir tāds. Šablons ir tāds, ka mums vispār pašiem jāiesildās cilvēkam, tā kā viņš ieslēdz un skatās. Tas ir mums ar tevi ir jāiesildās, lai cilvēkam būtu vienkāršāk skatīties. Nu jā, nu labi, pirmais, ko es gribēju par šabloniem runājot, nu visi ir pieraduši pie tā, ka viņus visu laiku biedē. Un ja viņus nebiedē, tad viņiem paliek skumji, līdzīgi kā manām aitiņām, kuras dzīvo super pļaveģā, bet viņām vajag periodiski kaut kur aiziet un kaut kas viņus kaitina. Tu diezgan labi izsakies par Armagedonu. Man patīk šis teiciens un varbūt nobiedējam cilvēku sākumā. Tu zini, man jau apnicis ir Armagedons, apokalipse. Nu, bija savs laiks, tagad jau jāpāriet pie citas tēmas. Ja es visu laiku runāšu par Armagedonu, tad es kļūšu tā kā nodrelāta plate, kas pārlēc. Viņa teiks, ai, baļīns, atkal puriņš ar savu Armagedonu. Nu, bet nobiedēt vajag, lai mēs saliekam tos... Nobiedēt vajag, jā. Nebūs Armagedons. Ir jau scenārijs numur 2 jau darbībā. Būs anarhija, kārtības māte. Tas būs daudz interesantāk. Tas būs daudz interesantāk. Tā ir Armagedona sastāvdaļa arī tāda. Armagedons jau viņš no etapiem sastāv, saproti. Praktiski es katru dienu nebeidzu pateikties Dievam par to, ka mums tik maigs tas Armagedons ir tāds pa maigo, forša palūdz. Gribi, ej, kā saka, gribi, nē, piedāvā. Neviens ar koku nedzen, nekur nestāv ar automātiem, karavīru rindas, saproti, ka to dzen vienkārši tā kā mājdzīvnieku. Viss jau baigi humāni. Tiešām notiek. Humāni, jā. Jā. Nu jā, mūs pārsvarā biedē ekrāni. Šis ekrāns šodien, es jums apsolu, mēs jūs nebiedēsim, jo biedētāji pietiek. Un mēs drīzāk mēģināsim skatīties no citas puses uz visām šīm te lietām. No citas puses uzreiz. Tātad lauzīsim šablonu. Sāksim ar pirmo šablonu laušanu, kad cilvēkus biedē. Būtībā cilvēkus izklaidē, nevis biedē, jo baidīties no tā, ko tur stāsta, tas ir tāpat kā baidīties bija multfilmu par 3 banāniem. Un saprotiet, baidīties var, ja tas viss tā saliekās, ka tu saproti, nu ir,
Ir tā. Bet šeit jau tā baidīšanās viņa ir pārvērtusies tādā kā multenē, kur bija Pūķis Baisulis. Es esmu Pūķis Baisulis. Baidies! Un, saprot, jau paliek smieklīgi. Bet tā vienkāršāk. Pagnaļu naši garadskih. Kā saka, ja pagnaļu naši garadskih, tad dotajā momentā es gribu pateikt, ka visiem ir iespēja, katram cilvēkam ir iespēja dotajā momentā izpaust sevi, jo praktiski tā sociālā nosacītība, kurā mēs visi dzīvojām, ar šabloniem un kas mūs turēja, viņa vairāk vai mazāk, vai cik mēs brīvi nebūtu, viņa lika vienmēr mērīties ar to sociālo nosacītību, mērīties un teikt, vai es esmu, kā saka, pareizs, tā, normāli, es precējies, esmu tā, cik tur 2 bērniem jābūt, koks jāiestāda, kas tur vēl, vēl kaut kas, darbā mani ciena, vai es normāli apģērbjos, uz darbu ejot, vai es tos produktus pērku, kā visi, kā saka, veikalā, vai tur, daudzas tādas lietas, un automobīlis, nav pilnīgā grabaža, tad jau, kā viss čikiniekā. Un tā sociālā nosacītība, visi tie pieņemtie noteikumi, kad svētkos tur radinieki savācās un dirž par 9 mēmiem, kādi viņi skaisti, saproti viens otrs. Kaut arī tas kulturāli viss izskatās, bet viss tā aiz fona ir tā, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы оба уважаемые люди, un давай par to iedzersim. Un tas viss bija tāds kā pieredzes no viņa izrauties ļoti grūti un saprast, ka kaut kas ir ne tā. Tagad tas viss tiek atmaskots, tagad tās maskas krīt, un tu redzi, ka aiz tā visa, praktiski, pilnīgs sviests ir. Un pirmo reizi varbūt parādīsies cilvēkam iespēja uzdot savu jautājumu. Nekad, mani dārgie, nekad brīvība nav bijusi tik viegli sasniedzama kā tagad, kad ir tas saucamais Armagedons. Viņa nav bijusi tik viegli sasniedzama, jo visu laiku tā pareizība viņa diezgan stabila bija salikta tā kā šī te galdiņa dēļi. Tagad tā visa pareizība viņas parāda, ka viņas nav. Un tātad tu vari kā pateikt, kas ir tava patiesība, ko tu redzi? Mana patiesība. Viņai daudz mazāk kāds maisa pastāvē. Tu vari viņu deklarēt daudz pārliecinātāk, jo nav jau vairāk tie kritēriji tādi, kas liek visu laiku sevi apšaubīt. Tev parāda, ka visi kritēriji, viņi ir krieviski nesastoятельные. Tā tad laiks būt tev pašam sastoятельным. Te tieši arī varbūt es akcentēšu vienu no maniem pēdējiem postiem, kur es te uzfilmēju pa rūtainajām debesīm un pa ko visa sabiedrība tā kā capās. Un te pašā laikā es redzu, ka ļoti daudzi, kuri ir it kā tēmā, bet viņi saka, mums te tagad čmovidu kaisa virsū mūs grib. Tas nozīmē, es tikai redzu to, ka viņi neredz to visu laukumu. Viņi redz tikai atkal mazu kaut kādu detaļu un mēģina atkal baidīties un domāt, ka viņiem tiešām to kaisa virsū. Kaut gan neviens jau nav pierādījis, ka iepriekšējais vispār bija reāli. Kaisa, tiešām kaisa un ne tikai šmovidu un visu ko kaisa. Jā, bet tas mūs kaut kādīgi nevar skart, principā, ja mēs pareizi attiecamies pret to. Lieta ir ļoti vienkārša. Kaisa, kā saka, uzskatu. Kas pārvalda tev atrašanos šī dzīvē? Kas pārvalda? Tā tad... Baznīcas skaņas kā vienmēr laicīgi ieslēdzāt. Nedzirdēs tāpat klausītāji. Tas ir mēs dzirdam fonā, bet mikrofons diez vai ņems. Mēs zem Dieva esam, mēs esam Dieva bērni un mūs pavada baznīcas skaņas. Tas ir tikai dabiski. Un kas tad būtībā nosaka šo te realitāti? Kas ir primārais? Primārais ir apziņa. Un apziņa praktiski ir tā, kas liek ķermenītim funkcionēt tā, kā viņš funkcionē. Apziņa dod komandu un ķermenītis funkcionē. Tātad praktiski jūs taču esat redzējuši, tur rāda cilvēkus, kas ēd metālu. Saprot, viņi ēd metālu, tādi šaumeņi. Benzīnu dzer, ir, kas dzer benzīnu. Benzīnu kā, kings! Un neko dzīvo.
Lieta ir tāda, ka viņiem apziņa pasaka, ka tas ir veselīgi. Vai te jūs nesaprotat, ka uz cigarešu paciņām kāpēc raksta? Agrāk rakstīja, ka ārsti iesaka kamelu. Tagad raksta uz dažādām. Var izvēlēties katrs kādu slimību gribu. Tu jāiziet, tur ir slimību uzrakstīt uz cigarešu paciņas. Smēķēšana izraisa zobu bojājumus un smaganu saslimšanas. Nu, man jau ir, apmēram tā. Bet redziet, kaut kādā mērā, kā saka, ražotās cigaretes ražo, un pēkšņi ierauga, ka tā nemirst. Vajadzētu it kā mirt, jo tur visādus draņķus liek iekšā. Es ceru, ka man būs iespēja Hondurasā nopirkt, kur cigaretes no normālas tabakas. Tāpēc vien ir vērts uz Hondurasu aizbraukt, apmeklēt. Bet šeit liek visādus draņķus iekšā. Tabakas tur ir maz, tur ir visa Mendeļejeva tabula. Bet patīk, man arī patīk uzvilkt dūmu ar baudu. Un tad, kad tie, kas šito te ražo, viņi redz, ka necepī cilvēkus. Tad viņi saka, pagaid, ko lai izdomāsim? Izdomāsim, veselības ministrija brīdina, glābsim veselību. Zināms paterns, zināms. Un viņi sāk rakstīt uzrakstus. Praktiski 5 gadu laikā vēžinieku skaits palielināts 200%. Tāpēc, ka cilvēks pērk un viņš jau raustās. Bet es grēkoju, pīpēju. Tātad es varu saslimt, un šeit veselības ministrija brīdina, viss taisnā ceļā, viņš jau iepīpēja to programmiņu, tur plaušu vēzītes, impotence, tur ir pilns spektrs, viņš ver paciņu un iepīpē. Un tādā veidā, kā saka, tika sasniegts, zināms rezultāts. Tas ir apmēram tā, kā attieksme nosaka, kad 2 mūķi satikās. Man tāds garāk tas sanāks. 2 mūķi satikās un viens dievkalpojuma laikā izvelk paciņu aizpīpēju. Tu ko? Vispār apauja. Saka, man priors klosteru atļāva. Aizēju uzprasi. Tas aiziet, viņš saka, dievkalpojuma laikā smēķēt drīkst. Viņš idiots. 15 sutkas karcerī uz maizes un ūdens par tādiem jautājumiem. Tas iznāk no karcera un saka, tu maitē esi, kā tu mani pat stāvil? Saka, tu prasi? Jā, kā tu prasīji? Es prasīju, vai dievkalpojuma laikā drīkst smēķēt, tad tu kā prasīji? Nē, es pajautāju, vai smēķēšanas laikā drīkst lūgt Dievu. Tad smēķēšanas laikā es lūdzu Dievu, nevis domāju par to, kādas bojājumus man tas izsauks. Un ar šiem te himtrēliem arī ir tāpat. Tagad viņi arvien vairāk sāka kaisīt. Tāpēc, ka kaisa, bet cilvēki kā mušas nekrīt, saprot, un tad viņiem ir tāda štele. Dihofosu pūt. Un nemirst. Un tad viņi domā, kaut kas no štelēs ar dihlofosu varbūt atšālējies baloniņš ir. Un tad praktiski viņi, lai blogeri tagad runā, ka kaisa visu Mendeļejeva tabulu, lai viņi baidās, varbūt vairāk, kā saka, kritīs, varbūt tur tie oksīdi un viss vairāk ķers. Viss ir atkarīgs no daudz kā mēs uztveram. Ja mēs saprotam, ka praktiski mūsu apziņa primāri nosaka, kas mūs šķirī un kas mums ir kaitīgs, tad zināmā mērā noindēt mūs nevar. Mitridats Ponta valdnieks, viņš indi dzēra, saprot, viņi nevarēja noindēt, tāpēc, ka viņš regulāri, kā saka, dzēra indi. Jūs paši zināt, kas zāli pļauj daudz, tu, piemēram, zāli necepīja. Citi jau tur, kā lai to pasaka, ir kas necepīja, ir kas šmigu rauj, un arī ļoti normāli, adekvāti spriež, viņi jūtās mazliet atslābināti, bet necepīja. Apziņa visi nosaka. Ja jūs gribat, ja jūs cepī, tad baidaties no strīpām. Mēs tagad fonā redzam, kā aitiņas cepī sienarullis. Apkārt zaļa, sulīga zālīte. Man prieks, kad es aitām patīku, saproti. Es zinu, ka es arī aitām Facebookā patīku. Man prieks, ka arī īstajām aitām es patīku, viņas atnāca šeit. Jā. Tā kā varbūt kaut kādīgi uzpaudam uz to, kāpēc mēs mēģinām pret visu notiekošo izturēties ar smaidu un neraustīties tajās notīs, kādās viņi gribētu. Neraustīties tādās notīs, kāpēc pret visu notiekošo ar smaidu? Es kaut kādā
tas pat nav par notiekošo. Es esmu sācis mazliet ieraudzīt sevi no malas un pasmieties. Ļoti interesanti ir ieraudzīt sevi no malas, pasmieties, ieraudzīt kā tu vari skaisti runāt par to, kādiem cilvēkiem jābūt garīgiem, atraisītiem, kā jādomā, kad visu nosaka Dievs. Un pēkšņi bāc dzīve, tā enerģijas attīstās, tu ierauģi savus paternus. Kad tev tāpat ir kaut kādi pielipuši, kā saka, paterni, kā tev jāuzvedās tanī vai tanī situācijā. Teiksim tā, kad vīriešiem to tarakānu starp citu ir vēl vairāk nekā sievietēm. Vīriešiem iesaku visiem, kā saka, ieraudzīt tos paternus. Visi tie paterni ir zem viena, kā saka, virsraksta. Mērīties krāniņiem. Jā, nē, tas ir, kā saka, krūts džeks, īsts mužiks, saprot, un viņiem tie paterni, kā tad jābūt, nu, kas ir būt krūtam. Un viņi paši to neapzinās, kad sekojot šiem paterniem, viņi zināmā mērā padara sevi smieklīgus. Varbūt ne savās acīs spogulī, kad viņi skatās, viņi reāli izskatās diži, vai ar Harleju, zini, nofotografējās feisīt, ieliek, redz šeit ar vienu kāju uz Harleju sēž, diži izskatās. Bet sievietes jau ar sirdi jūt, saproti, zini, kā teica tanī, tur tikšanās ietu mainīt nedrīkst. Sievietes. Jā, redz ar sirdi jūt, nāk klāt. Babāne sercam. Čujit. Un viņa koš cauri to paternu, un viņa redz, ka viņa nesaprot, ka kaut kas nav tā. Jā. Bet viņa jūt, ka kaut kas nav tā. Viņa nevar izskaidrot, bet viņa jūt, ka Džeks kaut ko, nu, kā saka, spēlē, saproti, ka tas nav godīgi. Un, bet interesantākais tas, kad viņš jau spēlē, lai viņai patiktu. Saproti, viņš jau spēlē, lai viņai patiktu. Bet viņas intuīcija, viņas sirds, jebkuru spēli, pat to spēli, ko viņš spēlē, lai viņai patiktu, uztver kā mānīšanos, kā kļēvumu, bailes. Saprot, rezultāts. Nu, kas pie tā, kā lai to pasaka, nonāk. Un tur tāda atgriezeniskā saikne, apmēram starp glāzi ūdeni, nu, kafijas krūzi, atgriezeniskā saikne. Krieviem bija forši pateikts. Jā, глянулся, посмотрите, глянулась ли она, посмотрите, глянулся ли я. Saprot? Nu, un apmēram tā. Un, karoči, kā saka, tur sākās sviest. Cilvēki, kā saka, iekrīt šinīs te paternos. Un redziet, ja cilvēki nav tikuši ārā no saviem personīgajiem paterniem, tad no ārienes, no ruporiem, iedot viņiem vēl jaunus klāt, havaici, saprot? Jūs jau pieraduši, jūs tā dzīvojat. Jūs jau, kā Kinza Dzabī teikts, tāpēc, kad jūs runājat ne to, ko domājat. Un pat domājat ne to, ko domājat, tāpēc arī krātiņos sēžat. Tas ir viedākā filma. Es varbūt novirzījos no jautājuma, bet tēma ir tāda, kad nevajag līdz ārā no tiem globālajiem paterniem. Globālisti mūs māna. Es tagad redzu patiesību. Es neticēšu, paterns neticēšu. Brīns no saviem paterniem personīgajā dzīvē izēj. Saproti, kur šeit, kad cilvēki saka, tur atnāk viesos, kur jums šeit ir labierīcības? Nu, priekš jums jebkur. Saproti, ko var atbildēt tādam cilvēkam? Viņš nevar normāli pateikt, pačurāt vajag no viņa labierīcības. Kas ir labierīcības? Tādas labas ierīces. Kas aizmirsti, kad vienkārši var pateikt, kur var pačurāt? Ne, tev labierīcības. Redziet, tas ir tas pats smieklīgākais. Es aizbraucu, cienījams, kā lai to pasaka cilvēku. Teiksim tā, man cienījams cilvēks, viss. Aizbraucu tur kaut kur, ģimene, viss, kaut kur sievu, kā saka, uzkāpa trepēm augšā, kaut ko tur darīt. Šis hop no leduskape, davai, kamēr kundze neredz pa vienu. Bēdi, man vienkārši, kā saka, na polša stova šito ieraugot. Bet tu gribi, kā lai to pasaka, ierauj. Uzliec uz galda, kā lai to pasaka, un salej un ierauj, saproti. Tu sanāk tā, ka tu slēpies. Citi saka, kā? Lai dārgo kundzi nesāpinātu, saproti, viņai sāpīgi būs, ka es šmīgu, kā saka. Tas, ka viņa sajūtīs to, tas nebūs sāpīgi. Nē, pat ja nesajūtīs, pat ja viņš, kā saka, normāli speķmaizīti pa virsu uzšaus un nesajūtīs. Bet jau, ja tev princips, un te es sāku domāt, veci, kā tu dzīvo, kā tev var neuzlikt važas, saproti? Kā tev var neuzlikt važas?
Tur lielā sistēma, ja tu savās mājās jau kā ķurķi esi, kur sieva ir uzraugs, saproti, tev vienkārši vajag uzlikt, saproti, važas, vajag tev. Jā, jo tu pats viņas gribi. Tu gribi, tev patīk. Vai pārslēgsimies uz šo te, ko tu minēji, Baba Sercem čujit. Jā. Gadu atpakaļ atbraucot uz šeieni, manī notika arī tāds tā kā lūzums. Un tāpēc tagad bieži izsakos, manā iepriekšējā dzīvē bija tā, un tagad šitā dzīve man tā kā es mācos dzīvot no jauna, mācos sadarboties ar maidzīvniekiem, ar zemi, it kā atgriežos pie pirmsākumiem. Un tajā mirklī es kaut kādīgi sapratu, kad atbraucu šurp, man pārslēdzās domāšana, un es pieslēdzu šo te čuju, ņuhu un poņu. Un mēģinu tagad atslēgt loģiku, jo es saprotu to, ka loģika, kas automātiski ieslēdzās, viņa man noved nekurienē. Es arī šeit nebūtu pārbraucis, ja es klausītu loģiku. Tā mirklī, kad man palika neforši un loģika man nostrostoja, ka es esmu idiots, tad es teicu, stop, loģika izslēdzies. Tagad es paklausīšos sirdi un ko man saka sirds. Vai te ir labi, vai te ir forši un tam līdzīgi. Un tagad es tā kā uzķēru to un virzos pa dzīvi tālāk, klausot sirdī, vairāk nekā loģiku. Kas tas bija tāds man pa lūzumu un kāds būtu jāsasniedz varbūt mūsu šī brīža skatītājiem, lai viņi arī sāktu ieslēgt šo te uztvērēju, kas katrā mūsu ir? Šī brīža skatītājiem būtu jāsaprot tā, ka būtībā priekš manīm tas, kas ar tevīm noticis, tas ir normāli. Ja tas notiek 2, 3 dzīvē, kad cilvēks var novilkt tādu strīpu, tur ir mana iepriekšējā dzīve, un tur ir, kā saka, nākamā dzīve. Šī jau ir dzīve, un tā ir iepriekšējā dzīve. Tad viņš dzīvo labi, tad viņš dzīvo pareizi, viņš neeksistē, viņš dzīvo. Ja cilvēks nevienreiz nav šādu strīpu novilcis dzīvē, kad viņš nevar pateikt, ka tur ir visa tā iepriekšējā dzīve, un tagad es esmu jaunā, tad ir pilnīgā pakaļā. Tā ir norma. Ik pa momentam ir jāpārstartējas. Tas ir tāpat kā dabā. Pēc kā ir Windows 7, tur Windows XP, tur vēl kā. Ir jāmaina platforma. Jo, ja tu nemaini platformu, tu atpaliec no realitātes. Kā nemoderns telefons. Sāk kārties, tu atpaliec no realitātes. Un šī te platformas mainīšana, teiksim tā, es savu platformu, man ir ļoti viegli par to runāt, jo man pilnīgi visa dzīve, kā saka, ir palikusi aiz muguras kaut kur pirms 2 mēnešiem. Man iepriekšējā dzīve ir kaut kur, ļoti tālu. Bet viņa ir. Tur ir mana pieredze. Viņu, kā saka, es saku paldies Dievam par to dzīvi. Un tā nav pirmā reize, kad tā ir manā dzīvē. Tā ir kārtējā reize, kad viss, kas tur aiz muguras... Aitas tev tagad pateica, viss viņas vairs nepateica. Viņas jau bija, kā saka... Viņas to visu zina. Viņas to visu zina, jā. Šeit vienkārši pasaule piekrīt viss un aiziet tā dzīve, tāpat kā aizgāja aitas. Un tu atrodies... jaunā realitātē. Tev atnāks jaunas aitas, jauni tarakāni parādīsies, tādi tarakāni, kāda nekad nav bijuši. Bet vismaz no vecajiem tarakāniem, kas jau vienkārši tevi, jau sen uz paterniem uzsēdinājuši, tu esi ticis vaļā. Un tā pārstartēt dzīvi, tas ir vislabākais. Tas ir praktiski apmēram tā, kāda visvienkāršākā metode. Ja tu jūti, kad it kā dzīvo, bet laimīgs neesiņifīgi gabins, tad ir uz visu banku jāiet, tad ir jāpārstartē. Dzīve nav pa sīkumam neizmainīsi neko. Tas ir apmēram tā, tur vienu, kā saka, tarakānu nospiedīsi, citi savairosies. Tur ir vienkārši jāmaina paklājiņš, uz kura atrodas tava realitāte. Nomainot paklājiņu, sākot šeit tā kā dzīvot, es uztvēru nākamo, ko es jūtu arī no daudziem apkārtējiem, par to, ka baigi piepildās, tu vari būvēt savu realitāti, un viņi piepildās super ātrumā šobrīd. Ir tāda laiks saspiedies, kaut kas ir noticis, ka, ja kādreiz tu tur ilgi kaut ko gribēji un ilgi kaldināja plānus un uz to gāja un bija priecīgs, ka tas kaut daļai realizējās, manā gadījumā te daudz ir ievērojuši pie manis, kā pa šķuču un viļeņu. Es tikai hop, un man pēc mirkļa ir hop, un man ir, un beigās man jau sieva saka, klausies, beidz šito. Jā, tā kā tu man stāstīji mediņam fūra ar apelsīnu. Augļus dara! Fūra ar apelsīniem savos. Kas tas tāds ir un kā to izskaidrot, un kā to ieteikt cilvēkiem izmēģināt? Tas ir tas, ko es saku ar sirdi jāvēlās.
Ne tikai jājūt ar sirdi, jāvēlās. Lieta ir tāda, kad vēlēšanās piepildās tikai pie tā noteikuma, kad viņas ir fantastiskas. Jā, nav fantastiskas vēlēšanās garām. Jo, ja tanīs vēlēšanās iet iekšā loģika, ka tu izskaitļo, ka tu to vispār varētu dabūt, it kā neiespējams tas nav. Tā jau vairs nav vēlēšanās. Ja tev vienkārši tāds sirds kliedziens, bet tu domā, tas nekad, kā lai to pasaka, tas nekad nepiepildīsies, nekad tas nav iespējams, tā ir fantastika. Līdz pēc kāda laika tu redzēsi. Saņem. Jā, un to es varu papildināt to, ka es pamanīju, šīs te fantāzijas momentāli pārvēršās pretējā efektā un rada tev problēmas, kā tu sāc fantazēt par kaut kādu materiālo ieguvumu. Es gribu, lai man ir fermā ar 1000 aitām, es taisīšu biznesu, es nopirkšu jaunu mašīnu, es būšu kruts džeks. Tur uzreiz iestājās cits, tev ievelk spēlēt, tu paņem kredītus un tev par to pēc tam. Lieta ir tāda, kad ar vēlēšanām ir tāpat kā restorānā. Redziet, es dzeru kafiju. Patīšu, kā ar vēlēšanām. Tu vari ieiet restorānā un pasūtīt kafiju, un tev atnesīs krūzīti. Bet ir viens noteikums. Tu šo dabūsi krūzīti ar pašu brīnišķīgāko kafiju, ja tu nevēlēsies šo krūzīti paturēt. Jā. Tu vari kafiju izdzert restorānā. Bet, ja tev būs doma, ka tev atnesīs kafiju un tu krūzīti hops pie sevīm un līdz aiznesīsi. Vikusi. Jā, tās elementārās lietas šobrīd viss aktualizē. Metafora, jebko var pateikt ar metaforām. Cilvēks kaut ko vēlās, viņš var vēlēties tanī būt. Bet ja viņš jau plus, es būšu un paturēšu, un iegūšu, un izmantošu, Dievs saka, tu fiģēl, dārgais, bet es tev iedošu, pēc tam varbūt tas dematerializēsies, bet tu būsi saņēmis vēlēšanos. Ir īpaši viņa pastiprināsies, ja tu izdomās, ka tu pusīti tikai izdzers un otru pusīti iedos kādam vēl, kuram varbūt iekalpēkšana. Katram savs, kas man ienāks prātā pēc tam, ka man atnesīs kafiju. Es tiešām nezinu, es nevaru spriest, jo kā es varu zināt, kā saka, ko es domāšu pēc tam, ka es kafiju saņemšu. Un tad, kad kāds iziet uz tribīni, tur šitās, kas glāb pasauli, tur pret nostājas pret cilvēku apspiešanu, ja es tikšu, kā saka, Seimā, es darīšu to un to, dārgais. Kā tu vari zināt, ko tu darīsi, ko tu tur tiksi? Tu nevari zināt. Ko tu vari solīt, ja tu nevari zināt, kāds tu būsi, kad tev kafiju atnesīs, saproti? Kā tu jutīsies? Viena lieta, ka tu ļoti, ļoti gribi kafiju, esi izslāpis, tev viņas nav. Tu vari daudz ko domāt. Bet, kad tu puskrūzīti jau būsi izdzēris, kā mainīsies tava domāšana? Jā, man nāk prātā tāds teiciens, kuru piedēvē Mao Dzedunam, kurš teica, jo sliktāk, jo labāk. Tad mēs principā varam savā ziņā vērtēt šo situāciju nevis kā lielākais vairums vai kā tā var, bet tas ir apzināti un tas ir pareizi varbūt daļēji, kas notiek, un tā mums arī vajag. Kā pēkšņi mēs vairs tās lietas, kas mums ir ieliktas jau saknēs no ģimenes, no mūsu tradīcijām, rūpēties par bērniem, neapbižot vājāko. Tāds elementārs, paši pa sevīm saprotams jēdzieni un dzīves likumi, kas ir saprotami pat pēdējām bombzim. Un te pēkšņi tas viss tiek nograuts acu priekšā. Visi tikai brīnās, bet tajā pašā laikā, Edgar, šeit atkal, mēs šo šablonas atmasko, es tevi ārkārtīgi cienu, bet tu tagad čīsti pēc šablona no tevi reāli. Viņš saka, tu man saki, varbūt mēs varētu vērtēt šo situāciju nevis sliktāk, bet labāk. Jā. Tas ir šablons. Sliktāk vai labāk, viss ir ārkārtīgi nosacīti. Kas priekš kur ir sliktāk vai labāk? Mēs vispār šo situāciju nevajag vērtēt. Viņu nevajag vērtēt. Tā ir spēle. Kā tu vari vērtēt spēli? Tev spēlē kaut kādi noteikumi jauni parādījušies. Sliktāk vai labāk? Tas ir vienkārši, kā saka, izmaiņas, kas ieviestas spēlē. Vērtēt. Es vienmēr saku, krieviski tas labāk skan, es saku, kad man uzbrūk, tur cenšas kaut ko nodarīt, es saprotu, kā lai to pasaka, tas ir dabiski, dzīvē nedrīkst zaudēt uzmanību, vai tā, vai kāds, kā saka, cilvēks
ne tā rīkojās, kā man patiktos. Tātad man Dievs saka, ka tu pārāk daudz iedomājies no sevīm, ka visiem jārīkojas tā, kā tev patīkās. Tu esi egoists, cilvēki nav spēļu lietiņas. Bet es vairāk man besīju, ka man kāds grib pričinīt dabro. Saproti, ka viņš nes, saproti, man labestību. Pričinīt dabro man, teiksim, tā kā saka, nevajag, jo šeit ir tas aspekts, kad šie jēdzieni labs, slikts, oi, cik viņi ir nestabili, labs, slikts, un ka mēs spriežam kategorijās labs, slikts, mēs nonākam tādīs paternos. Jūties harmoniski, ok, viss. Tātad tu dari to, ko vajag tev darīt. Ja tev enerģija nāk klāt vēl, ka tu dari, ko tev vajag darīt. Ja tu no tā gūsti, kā saka, svētlaimi, un pēc tam tev nav slikti, ja tu to neatstrādā ar baigo pohu vai lomkām, viss ok, tu dari, ko tev vajag darīt. Ja tavas pašsajūtas, tava dvēsele, tavs ķermenis, saproti, jūt nogurumu, iespringumu, bailes, tad ir garām. Nav labs, slikts, viss ir, kā mēs to reģistrējam. Es jums pateikšu vienu lietu, kas tagad daudzus pārsteigs. Jūs esat katrs lasījis 10 baušļus. Jebkurš ezotēriķis jums pateiks, ka Dievs nedzird pievārdiņu ne. Nedzird. Tad redziet, mēs šeit esam matriksā pasaulē, kuru praktiski pārvalda Lucifers. Viņš aizgāja, to es esmu nošpikojis no Valda Atāla, bija pie Valda Atāla ciemos. Jā. Pirms 5 dienām, un viņš saka, kas ir lielais sprādziens? Lielais sprādziens ir, kad Lucifers izgāja, nepaklausīgais Dieva dēls un aizcirtais sevīm durvis. Un tas arī ir lielais sprādziens, saproti. Un Dievs saka, tas ir uz labu. Man tieši vajag, kā saka, skolu, kur dvēselē mauk, action tādu, spēles placi, poligonu. Un tas ir labi. Šits džeks mans uzņēmās pats šo poligonu pārvaldīt. Un karoks rokā, lai pārvalda. Un Dievs Bībelē uzrakstīja, ka poligonā ir atļauto grēku saraksts. Jo ne jau nedzird. Tev būs zakt, tev būs nokaut, tev būs citus dievus blakām manīm. Turēt visu, ko cilvēki dara, tur ir uzrakstīts. Tev būs. Un tagad redziet, lai jūs saprastu, kas ir noziegties pret Dievu. Un tie 10, kas ir ierakstīti baušļos, grēku saraksts, tas ir tas, ko jūs drīkstat, kas ir cilvēcīgi. Un tas, kas iziet jau ārpus tā, tur par dzimuma maiņu nekas nav rakstīts, saprotiet? Tas jau ir ārpus štelēm, tur jau... Aitiņām ieinteresē šī tēma, un viņas izdomāja, ka laiks ir atgriezties, paklausīties. Jā, un turpinot šo tēmu, es uz sevis izmēģināju Čmovida laikā, būdams Siguldā, šo te neredzamo aizsardzību, kuru daudzi neuztver šobrīd. Proti apziņu to, ka mums neviens... var jau, protams, izņēmumu kārtā, bet neviens ļaundaris tev ar varu nenāks un negāzīs. Tev vienmēr mēģinās piečakarēt vienkārši, lai tu pats uzliec parakstu un ar savu vēlmi piedalies tajā visā. Un otrs, ja tu to atraidi un noslāpē savu vēlēšanos kaut ko kādam pierādīt, bet vienkārši uzskati, ka tev neviens nevar pieskiet klāt un braukt virsū, tāpēc, ka tu to noraidi. Un tajā mirklī pēkšņi tev neviens vairs nenāk virsū. Un tu vispār vari sasniegt tādu mirkli, jo tā kā kosmonauts runā, sasniegt tādu momentu, ka tu kļūsti gandrīz neredzams. To es tikko ieraudzīju pie Daga izstādē. Ja mēs ilgi nevarējām saprast, kā es tur tikšu iekšā, tad atnākot uz turieni, es brīvi izgāju, es nevienu apsargu vispār neredzēju, es mierīgā garā iegāju un pēkšņi arī satiku Dagu, uz ko viņš saka, tu varbūt esi sasniedzis jau to, ka tevi neredz jau neviens. Jā, tā tiešām neredz, jo realitātes sadalās. Jā. Realitātes sadalās, mēs iedomājamies, ka kaut kādā veidā tur zeme sadalīsies. Divas realitātes sadalās priekš cilvēkiem. Un vienā realitātē notiek vieni notikumi, vienā realitātē Šmovids, Kovids, un citā realitātē tad pašā laikā dzīve kļūst skaistāka. Tad jūs izvēlaties. Ir divas realitātes. Vienā realitāte ir tas, ko jums stāsta panorāma. Viss tas patiešām tā ir.
Un vakcīnas palīdz, viņas ir obligātas. Lūdzu, ejiet. Viņas tiešām vajag, tas viss ir pareizi. Un jāglāb no govju un aitu pirdieniem, jāglāb zemi. Vāks. Tad realitātē tas viss ir pareizi. Bet arī pašā laikā tā vidēja realitātei sadaloties, otrai realitātei, veidojas vēl otra realitāte, kurā viss ir nevis tā kā līdz šim, viss ir daudz skaistāks, viss ir piepildīts ar jēgu. Daudz skaistāks. Tā ir daudz skaistāka realitāte nekā bija. Jo saprotiet, ja tur iet, tā iet uz augšu, nekas nepaliek tā. Un šiem te realitātēm sadaloties tādā veidā, jums katram cilvēkam pirmo reizi ir iespēja pacelties pretī skaistumam, pretī Tiferet sefirotai, Tiferet skaistums, 8. sefirota. Vidējā, tā, kas ir šeit, tas ir Anahat. Un kā es teicu, kad man ir teiciens, nesen tikos ar vienu sievieti, kurai depresija šausmīga, pilnīgi. Tas ir tāds žēlums pret sevi iekšā, kad tu ieskaties acīs, ieeja cilvēkā. Žēlums pret sevi ir, tur ir kā Grenlandes lēdi nosec, to dvēseli. Un tu domā, kāda ir, kā saka, recepte? Es saku, es skatos un es saku, es pacentīšos tev palīdzēt, viena laba lieta ir, kā saka, viņa saka, kāda laba? Es saku, tu jau no nāves vairs nemīst, tas ir vienīgais labais, kas palicis. Un šeit ir priekš visiem cilvēkiem, kas ir tādā stāvoklī, kad smagums vienkārši spiež un tu nezini, kur likties. Tev ir katru dienu jādomā par 2 lietām. 2. Par skaistumu un par nāvi. Par skaistumu un par nāvi. Par skaistumu un par nāvi. Lai vairs ko tu skatītos, tev ir jāredz vai nu skaistums, vai nu jādomā par nāvi. Tikai tas var izvilkt. Tev ir visā, ko tu skaties, jācenšas ieraudzīt skaistums. Visā, ko tu skaties, tev jācenšas ieraudzīt skaistums. Un tad pašā laikā jādomā par nāvi, to, ka tu vari nomirt. Jo nāve pastiprina skaistumu. Nāves apzināšanās vēl vairāk pastiprina skaistumu. Un kaut kādā momentā skaistums nāve, galvenās domas, kas tev apziņā, radīs reakciju un tu uzpeldēsi. Mēs dzenām beigos sviestu, ne? Manuprāt, vienai daļai jau liekas. Tu jās rakstīs komentāros. Bet labi, vēl ir, gribu no tevis dzirdēt apstiprinājumu vai noliegumu, vai pārdzīvot par lielu iedzīvotāju kaimiņu daļu, kas tu redzi krīt kaut kādā nekurienē, mēģināt viņas izvilkt ir vajadzīgs vispār. Vai uztver to, kā es to sāku uztvert, kad es saprotu, kad viena daļa kaut kādīgi aizies kaut kur. Citā kaut kādā dimensijā, zem zemes, debesīs kaut kur, bet es tā kā jau sāku atvadīties. Ja viņi saprot, ja viņi neko nemainīs, tad tas... Paļānā atbrīvojās. Jā. Saprotiet, tas ir lieta nav tanī, kad cilvēki liela daļa aiziet. Lieta nav tanī, kad cilvēki tiek atgriezti no dvēseles apziņas un pāriet biorobotu režīmā. Pat ne tas ir svarīgākais. Dārgie, mīļie apgaismotie un brīvības cīnītāji, ziniet, kas būs lielākas ziepes? Iedomājieties spēles laukumu, pa kuru pārnestā nozīmē, pa kuru ņurcās futbola laukumu, iedomājieties. Un tagad iedomājieties uz tā futbola laukuma, pārnestā nozīmē 7000 futbolistu. Tā kā miljardi. 7000 futbolistu uz futbola lauku miljardus pārnesam mazākā mēlvienībā. Tur ir biezs, tur neieskrieties var neko, tur līdz bumbai tu netiksi. Jo tur 7000 uz tā futbola laukuma grib pie bumbas tikt. Lai iespertu pa bumbu, viņi pat nevar. Viņi var visas spēles laikā spēlēt dzīve. Netikt pie bumbas, pat trāpīt, pat iespert ar kāju pa bumbu, kur nu vēl vārtos trāpīt. Un tagad skatieties, tagad ir laiks, kad no tiem 7000 spēlētājiem uz laukuma atstāja daudz mazāk. 20, saprotiet, labi, 100, uz laukuma var palikt. Jo pārējie uz rezervistu soliņa paši labprātīgi noiet no laukuma. Un tagad
krūtais, brīvības cīnītāji, krūtais apgaismotais. Un tagad iedomājies, kāds abloms būs. Jau šī tukšā laukuma tev, blinds, neizdosies bumbu iesist vārtos. Tev atraisījuši rokas, atbrīvojuši paļanu. Un tu tā vietā, lai bliestu bumbu vārtos, lai izpriecātos, padriblētu, kaifotu no šīs dzīves, lai tevi štirītu, kā es tagad varu driblēt, paļana brīva, muļķi uz rezervistu soliņiem. Tu tā vietā, oi, man jāglābs. Kas tev teica, ka viņiem nepatīk sēdēt uz rezervistu soliņiem? Varbūt viņiem tur kaifīgi ir, kas tev jāglāb spēlē. Traģiski būs, ka tu neizmantosi šo iespēju un neuzspēlēsi dzīves futbolu. Ot, kas būs traģiski. Nu jā, valku paralēlis ar šo vietu, kurā mēs atrodamies. Kad es sākotnēji atbraucu uz šejieni un Rīgā kādam teicu, kur es esmu, pārsvarā reakcija, tā ir nekuriene, tur nekāda darba nav, tur viss ir slikti. Es saku, atbraucu uz šejieni, es saku, te ir baigi labi, šeit nav spēlētāji. Jā, šeit nav spēlētāji, lieku, super, labi, iedriblēt. Te pat mājaslapa nevienam nav, un te vispār ir brīva. Jā, nu, te jau, kad Vallē pabrauc un garām Vallē, saprot, te ir zona, te ir zona, te ir cita realitāte. Zona, uztaram zonu, mēs atrodamies uz robežas. Mēs vakarā, Ivo jau vakar atbrauc, un mēs tur tā ilgi sēdējām, un daudz ko bija runāt. Mēs pierunājāmies tieši par šo te vietu. Kā viņi enerģētiski vispār izpaužās. Jo man sākumā likās, labi, interesanti, upe blakus un tā ir Lietuvas robeža. Bet, kad es sāku interesēties par vēsturi, man stāsta, kādi te kontrabandisti bijuši, kādas te cīņas bijuši, kā te visi no Lietuvas kaut ko stiepuši iekšā un stiepuši ārā. Border tauna vienmēr ir border tauna, lai kur viņa neatrastos. Redziet, kad kas augšā, tas apakšā. Starp realitāti, fizisko un astrālo ir tāda starprealitāte. Starp realitāti smalko, neredzamo un redzamo cieto ir robeža. Un saprotiet, tanīs vietās, kur starp valstīm, starp zemēm ir robeža arī starp realitātēm. Jo viss ir sinhroni sasaucās. Ja ir robeža novilkta uz zemes kartē, tad tanīs vietās arī realitāte atrodas uz robežu līnijas. Viņa īsti nav tāda kā citur, viņai kaut kas mistisks piemīt. Tad varbūt arī šai vietā ir kaut kas mazliet mistisks, jā. Ok, braucam tālāk. Tad man jāizpīpē, mēs jau domājam, ka izrādās tikai pirvie Česmraļa baļeta, saprot. Jā, tad mēs pīpēsim kadrā. Saprot, ko liekuļot. Labi, īstenībā pareizi ir. Es jau atkal mēģinu pēc šabloniem dzīvot. Nevajag kaitināt cilvēkus tur. Saprot, tad kāds, kā saka, ieraudzīs mani kaut kur pieturā pīpējam un pateiks, garīgais skolotājs pīpē. Viņam ir jāzina cilvēkam, kad normāli, tas ir normāli. Neslēdz, man patīk. Es tikko, kā saka, runāju. Jā. Labi, pārslēdzamies uz tavu tēmu, ko es gribēju aizķert arī. Proti, Ivo, tie, kas seko Ivo, tie Ivo zina. Tie, kas varbūt Ivo redz pirmo reizi, var teikt, ka viņš sevi devē pa burvi šamani un cilvēku, kurš redz aizspogulī vienlaicīga realitāte, ja? Kā tu vispār dzīvo šajā visā savā? Redzi, kas par lietu, kā saka, es sevi devēju par Giacomo de Genova, par burvi, ekstrasensu, astrologu, māju kalendāra glabātāju man ir iesaukuši cilvēki. Es pats sev, teiksim, tā neesmu šos epitetus pielipinājis. Viņi pielipuši kaut kādā veidā. Jā. Dažreiz, kad man kaut kur jāuzstājās, man tak jāuzraksta zem sava vārda kaut kas, kā lai to pasaka, ar ko es nodarbojos. Piemēram, kādas tur, kā saka, ekstrasēt, man ir vēl krūtāks, kā saka, paraksts, varu likt. Es esmu objektīvā laika asociācijas prezidents, kontrolēju laika plūdumu. Tā arī raksta oficiālās deklarācijās, kontrolēju, lai laiks plūst objektīvi, lai nebūtu pārāvumi jums. Tā kā daudz svarīgāka nodarbošanās ir par meteoroloģisko vēl, jo ja laiks pārtrauks, tad būs pakaļā, tad būs šķelt, saprota. Kā ir šī laikā dzīvot, esot tavā vidē?
Tu jau noteikti interesējies par daudz savādākām lietām, tu redzi visu savādāk, tev varbūt ir papildus kaut kādi uztvērēji, kas ir savienoti ar, es nezinu, ar ko. Nu, tādā ziņā interesanti. Es nezinu, cik tas ir, kā lai to savādāk. Redziet, man neviens, kas ir izgājis dažādus rituālus, pējotāji, vaskas rituālus. Neviens netic no tiem cilvēkiem, kas ir mani draugi, kas 3 reizes bijuši Peru, pie Ayahuasquero. Neviens netic, ka es nekad neesmu izgājis šo rituālu, ka nekad neesmu lietojis. Ayahuasca, tas ir apziņas paplašināšanai. Jo, viņi ar maniem runā, viņi saka, bet tas nav iespējams, jo lieta ir tāda, ka, ja tu neesi nekad lietojis, tu nevari saprast, par ko mēs runājam. Es viņus brīnišķīgi saprotu. Jo ir tāda lieta, kad tas, ar ko es nodarbojos, ko daudzi sauc par māju kalendāru, un kuram uz māju indiāņiem tikpat daudz ir sakara ar māju indiāņiem, kā Rīgas dzelzceļa pasažieriem ar elektrovilcienu radīšanu, saprotiet? Tā ir tāda matrice, kas būtībā ir drusciņi, viņu praktizējot, viņā dzīvojot, viņam pieslēdzoties, tam objektīviem laikam pieslēdzoties. Viņš novirza tā pa mikronam lēnā gaitā tavu apziņu, nevis tā, kad Ayahuasca, saprot, tev uzlec, pēc tam atkrīt atpakaļ lēnām, bet kaut kas paliek no tās pieredzes. Tad kalendārs, šī te mentālā praktizēšana, atrašanās objektīvajā laikā, viņa novirza apziņu lēnām pa centimetram, bet viņa vairs atpakaļ nekrīt. Viņa paliek tādā pozīcijā. Un tātad praktiski, kā lai to pasaka, es kaut kādā mērā atrodos pozīcijā, kur man visu laiku mazliet, kā saka, štirīs, saproti? Bet tā ir stabila pozīcija, tā ir patstāvīga pozīcija. Un, ziniet, dažreiz tas apgrūtina. Vissvarīgāk ir, jūs nevarat iedomāties, cik grūti ir atrast cilvēku, kurš patstāvīgi arī var atrasties tādā pozīcijā. Jo priekš cilvēka, kurš dzīvo, teiksim, tādā cilvēkam pierastā pozīcijā, es esmu par sarežģītu, un viņš man arī par sarežģītu ir, jo apziņa viņa ir pabīdījusies. Un, kā es redzu, es vienkārši cenšos runāt par to, ko es redzu. Es redzu skaistumu. Es redzu, man tas aitas nereāli, kā saka, skaistas, foršas. Bet redz, kā viņas kustās atkarībā no tēmām. Mēs kaut kādu tēmu uzsākam, viņas aiziet. Pēc mirka viņas atnāk. Redzi, kas par lietu, kad pasauli jūt, kā pret viņu attiecas. Katram, ikvienam patīk, aitām arī patīk, kad viņas uzskata par skaistām. Viņas uzreiz tiecās, viņas sajūt šo enerģiju. Ne tāpēc, ka viņas saprota manu valodu, bet es viņas redzu kā skaistas, kā saka, viņas arī pievelkās. Jā, es ar viņām arī sarunājos, viņas man ir pašās meitenes, aktrises, Un es nezinu, kā pateikt par to. Es domāju, tas nav būtiski par to realitātes redzējumu, jo es nezinu, vai mans realitātes redzējums ir labāks vai sliktāks, viņš ir savādāks. Un jautājums ir tanī, ko man tas realitātes redzējums dod. Ko man tas realitātes redzējums dod. Un es nevaru stāstot par realitātes redzējumu, pārvest viņu nevienā. Tāpat kā saka, kad mēs saviem bērniem varam morāli nelasīt. Bērni paskatās uz mums, viņi seko tam, kā mēs rīkojamies, kā mēs dzīvojam. Un tieši tāpēc es arī dodos one way tickets tur pirmajā etapā uz Gvatemalu, tāpēc, lai nevis vienkārši stāstītu par realitātes redzējumu, ko tur pieslēgšanās kalendāram, objektīvajam laikam, dzīvošana viņā, ka katra diena kreļu virtenē un katras vakars, katra aizmigšana ir mazā nāve, tad ir reāli atrodoties. Ko tas dod? Nevis stāstīt, bet es gribu parādīt, ko tas dod. Kā tas reāli ietekmē realitāti manu. Cilvēkiem ir jāredz, ka tas dod, ka es to aptaustu, ka es dzeru reālu kafiju no šīs krūzītes. Man tas ir jāparāda. Nevis jāstāsta. Tāpēc, kad par labo skaisto tik daudz cilvēku runā, ar ko tad es no viņiem atšķiršos, ja es neparādīšu,
vismaz necentīšos, es nezinu, varbūt man nesanāks, ja es neparādīšu, ka šī te maģija strādā, ka maģija materializē lietas, jo lieta ir tāda, kad kāds saka, bet tu taču konsultē tur cilvēkus, tu vari tur likteņus nolasīt, visu pateiks. Viņi pateiksies tev, kā saka, atnesīs naudiņu. Mani tas nešķirīja, priekš manīm tā nav maģija. Ar ko tad es atšķiros no psihologa, tur, kauča, terapeita, pat no friziera. Frizieris arī nofrizēja, saņem naudiņu. Es gribu kaut ko krutāk, saproti? Tā, lai šķirīs, tā, lai man nav jāizmanto cilvēka starpniecība, lai paņemtu resursus no šīs realitātes. Lai viņi atnāktu, lai man nebūtu jāsniedz pat pakalpojums cilvēkam, lai saņemtu no šīs realitātes resursu. Lai es saņemtu no šīs realitātes resursu un es varētu to pakalpojumu dot kā dāvanu, jo bez tā nevar dzīvot, ir jābūt apmaiņai dāvanu. Kā vienkārši tāpēc, kad manai sirdī patīk kādu iepriecināt. Man iepatikās cilvēks vai kāds superīgs cilvēks. Kāpēc viņam neuzdāvināt kaut ko es varu? Jā. Bet šādā rakursā pamēģināt parādīt cilvēkiem, ka tas strādā. Un ja man izdosies, tad visa pasaule, kur kalendārs, kā viņu atrast, kā iemācīties, kā tur šitās laiku. Tas ir tā īstā reklāma. Mēs kaut kur esam ar tevīm līdzīgi, un tāpēc mēs arī sēžam te un, kā teikt, atbalstām viens otru, jo es arī esmu līdzīgā pozīcijā, tikai šeit. Man ir daudz cilvēku teikuši, ka viņi skatās, kas ar mani šeit notiks. Es tā kā uz sevis mēģinu to visu iziet cauri. Kur ir 2. gads, un es esmu dzīvs, vesels, smaidīgs, un mana veselība tikai uzlabojas, nestoties to, ka es vēl pīpēju. Te būtu interesanti mums tas, ka es varētu stāstīt savus visādus novērojumus, savus eksperimentus, kā es viņus šeit veicu un kā viņi rezultējās. Un ja tu būsi uz sakariem, būtu interesanti arī, kā teikt, saņemt no tevis kaut kādas ziņas un cilvēkiem rādīt, kā tev tas viss. Es būšu uz sakariem, tāpēc, ka tad, ja es aizbrauktu vai nebūtu uz sakariem, man nebūtu vērts braukt. Es tieši tāpēc braucu, kādam es gribu pastāstīt un atvērt cilvēkiem lietas, ko es atrodoties šeit, atverot šīs lietas. Varbūt tā, kad mani atradīs ātri, bet mežā bēdi, kurā man ir aprakuši, var meklēt ilgi. Tāpēc labāk stāstot par nopietnām lietām, kas skar ļoti nopietnu maģiju. Labāk atrasties tālāk. Kāds teiks, bet tur taču, jūs Dienvidu Amerikā latviešu valodu, nesmīdiniet. Kurš tur latviešu valodu Dienvidu Amerikā tur Vidus Amerikā saprot? Es atceros, kad 2. ekspedīcijā mēs šķērsojām robežu Gvatemala, Hondurasa. Tur visi robežsargi mums fotografējās, jo viņi pirmo reizi redzēja Latvijas pasas. Kurienes jūs šeit? Tādi mums jau nav bijuši. Jā, tu esi pēc dabas avantūris un tu pieņemi, kā teikt, izaicinājumus, nestoties uz to, ka tas var būt bīstami un sarežģīti un nesaprotami. Cik es saprotu, tev arī atpakaļ biļetes vēl nav, un tu nezini, kā. Tas ir laikam viens no veidiem, kā sev visforšāk ir izgrūst no tā burbuļa, kurā tu tur tā kā peldi. Tas ir dotajā momentā, ir tikai 2 ceļi, ko cilvēks var darīt. Tu esi izvēlējies vienu no tiem ceļiem, es otru. 2 cienījami ceļi šī laikā. Vai tu izvēlies surfot pa citu veidoto realitāti, vai kā tu ņem un veido pats savu realitāti. Jā. Citu ceļu, kā saka, nav, tāpēc, ka tie ir vienīgie ceļi, kā iziet tādā brīvībā. Pārējie visi ceļi ir ilūzija. Vai tiešām man kā smiekli nāca, kad kur bija foršs pasākums, Gobzems, man liekas, pulcēja, un tur visi korī brāvu, ņemam varu atpakaļ. Man tik smieklīgi bija no šiem kliecieniem, jo lieta ir tāda, es domāju, Jēziņ, kādu varu, kur atpakaļ? Jums viņa kādreiz vispār ir bijusi. Lielākajai daļai pat par savu dzīvi nav nekādas varas. Kādu varu viņi taisās ņemt atpakaļ? Ja tev varu vajag atpakaļ paņemt, ko tev Dievs iedevis kā dvēselē, sūtot šī realitātē, tad varu par savu dzīvi no sākuma paņem atpakaļ.
Vecā priekšniece atnāca un man parunāties. Tālūk. Jā, meitenēm ir jārunājās. Jā, un jāpagrauž krēsls. Jā, un nevajag cilvēkus tā pazemināti, nievāt, saukāt par aitām. Aitas, es pārliecinājos, šeit ir ļoti gudras dieva radības. Jā. Viņas tiešām ir gudras, un es nevaru nekādā gadījumā nekad neteikšu tādu vārdu, kas stulba kaita. Viņas ir meitenes, viņām vajag uzmanību, viņām vajag izprieciņas kaut kādas. Es viņiem tāpēc būvēju brīnišķīgās zaļās pļāviņas, kuras viņas var iziet. Un ar viņām var visu sarunāt. Viņas pabļauj, es atnāku, viņas samīļoju, pastāstu, kad es viņām rīt uzbūvēšu, lai viņas nomierinās un aiziet. Un arī viņām vajag šo te. Tas ir grūti šajā lauku vidē, kur pārsvarā cilvēku uzskata staigājušā gaļa. Jā. Es tā neredzu šos dzīvniekus. Jā, x stundā varbūt nāksies kādai upurēt sevi dēļ tā, bet principā nē, tie man ir staigājušie konzervi, kur nebojājās, kur tikai uztur sevi kondīcijā un kur rada prieku. Un tā ir tā realitāte, kur var būvēt. Ja mēs nogalinam ar mīlestību, nogalināt nedrīkst mocīt. Jā. Saprotiet, daudz briesmīgāk, man šķiet, kad cilvēki spēj paši to nesaprotot, ko viņi dara, sagādāt viens otram sāpes. Nogalinās, bet ja tu to izdarīsi ar mīlestību, tu jau pakalpojumu izdarīsi. Tu pēc jauna skafandriņa aizsūtīsi. Jā. Jā, tā kā pārģērbties. Tā kā, jā, mēģinām tad abi divi, kā teikt, uzturēt kontaktu. Es darīšu to, ko es šeit daru, rādīšu, tu dari to, un attiecīgi mainīsimies, kaut kādu izdomāsim tehnoloģiju, kā mēs ar tiem video varam periodiski pamainīties. Kā es izdomāsim, kā es koks pārstāvju. Arī to. Bet tas nav manā virzienā. Man aitām nevajag, viņām ir Pazmieties vajag. Jā. Redz, viņi man neļauj runāt, viņi saka, man viņi jāglāsta. Jā. Un ja tajā laikā, kad visus mēģina šķirt maksimāli, kaut kādās mazos grupējumos, tad mēs ar Ivo mēģināsim atkal apvienot. Es mēģināšu, vēl tas arī Ivo bija tas, kurš uzzvanīja un teica, ka es tagad nāku no klusuma bedres ārā, vai viņš vēl ir dzīvs vai gatavs piedalīties, un viņš teica, protams. Un tāpēc es esmu gan Kadišam piezvanījis, gan tur Kasparam Lasim, visiem šiem te blogeriem, kuri varbūt ir aktīvi, kuri varbūt ir paslēpušies, ka mēs varam šādā veidā padarīt dzīvi labāku kādu iedvesmot, izvilkt no šīs te depresijas. Viss, kas mums ir vajadzīgs, lai gūtu kaut kādas sajūtas, mūsu organisms arī ražo. Tur endorfīnus, morfīnus, ko tik mūsu organisms nesaražo. Un lai cilvēkiem nebūtu priekš enerģijas jālieto baltais pulverītis, saprotiet, ir jābūt cilvēkiem, kas dod šo te mentālo kokaīnu, mentālo kokaīnu, kas šķirī. Un mans uzdevums ir, lai tas mentālais būtu īsta marka, lai nebūtu pudercukurs. Saprotat, atver Facebook, tur saka, jā, dzēni, meitene šķirī, bet, ka ieosti pudercukurs, saprotat? Teiksim, šajā mirklī mūsu raitiņi arī vienam otru šķirī, tāpēc, ka mēs apmainamies ar enerģētikām. Un tā ir šī te mīlestība, pa kur daudz negrib tā runāt, izvairās, bet tiešām laiks, ka ja tu vairāk apkārt izdali mīlestību un sevī viņu veicini, jo visiem paliek labāk, tev labāk paliek. Vecie priekšnieci ar labāk paliek. Jā. Viņa grib, lai es viņu pamīļoju. Viņa ir mana foršā meitene. Jā, par viedumu. Es, kad skatos, es saku, kad man ir savi skolotāji, kuru viedumu es abrīnoju. Man ir savi skolotāji. Un daudzi šos skolotājus neuzskata ne par kaut kādiem šamaņiem, ne par apskaidrotajiem, ne par guru. Bet viņi ir mācējuši pateikt ļoti vienkāršiem vārdiem, ārkārtīgi būtiskas lietas, un lai kā es tur intelektuāli nevērptu visādus figūrus, es nekad tik vienkārši nepateikšu. Kā pateicis Viktors Cojs, жизнь стоит того, чтобы жить.
А любовь стоит того, чтобы ждать. Saprotiet? Tas ir Viktors Toļs to pateicis. Tā ka nemeklējiet dzīvē jēgu. Jēgu jūs nomirsiet, jums pateiks. Jūs uzreiz ieraudzīsiet, uzzināsiet, nemeklējiet jēgu. Dzīvojiet. Dzīvojiet. Nu jā. Nu, tu pieminēji Coju. Man nāk prātā, ka tu diezgan bieži piemini arī Meistaru un Margaritu. Es no galvas šo grāmatu zinu. Man viņa bezgala aktuāli. Man arī ļoti patīk. Es redzu, kad viss notiek tieši tā, kā tur aprakstīts. Es redzu Volanda cirku darbībā. Nauda birst no griestiem. Visiem saka, pilsoņi, tā ir īsta nauda, tā nav ilūzija, īsta nauda. Un visi ķērulāži, oi, nauda. Jā, un piedāvā pārģērbties, saka, Apenes atstāja savas vecās šeit, Kristiāna Diora, Versace. Jā. Tikai vecās Apenes novelc, saproti, un modes veikali visi vaļā. Nu, viss tas pats. Jā, un ja to ņem vērā, tad arī uz dažādām publikācijām, kuras sociālos tīklos parādās, ka tie tur atkal kaut ko tur nozog, vai kā tā var. Es smējos, ņemu vērā šo te Margaritu un saku, lai viņi grāb, lai iezīmējās rītā papīrīši būs. Pats formulējums ir nepareizs. Zaglis tā ir profesija. Zaglis tas ir diezgan grūts un smags darbs, kas prasa izveicību, kas prasa asu domāšanu, kas prasa drosmi. Un nesauciet viņus par zagļiem. Viņi paņem to, ko viņiem iedod. Šos te papīrīšus, kas birst no griestiem. Saukt viņus par zagļiem, tas ir zagļus apvainot. Tad jau apmēram tā, tad cūkas, kuras, kā saka, ēd no silas, arī ir zagļi, saprot? Nē. Zaglim būt ir krūta, blin. Šitas ir no citas operas. Jā, nu ko? Vai mēs vēl kaut ko gribam pacelt sarunas laikā? Es domāju, ka pietiks šai reizē, jo, kā teicis viens vietas vīrs, pati gudrākā saruna, ja viņi ieilgst pārāk ilgi, pārvēršas tukšā muldēšanā. Tā kā, es domāju, nesabojāsim paveikt to, iemuldot kaut ko pilnīgi šķērsām. Jā. Nu, kā teikt, visām šīm te platformām pateikšu, ne jums, bet platformām, lai viņas dzird, jo mēs lietojam šīs te platformas. Nu, mēs laižam sviestu pilnīgāko, mēs runājam pa aitām. Pilnīgāku sviestu. Mēs neko konkrēti par lopkopību negribējām vispār neko pateikt. Mēs vienkārši sēžam ar aitām un dzenam sviestu. Ja kādam tas sviests kaut ko izraisīja, tad tas sviests varbūt jums ir noderīgi. Tad smērējiet uz maizes, smērējiet, ēdiet. Jā. Ja jūs principā neko nesaprotat un sakat, ka mēs te tikai tīrāko sviestu dzenam, tad diez vai jums ir vērts vienkārši tādas lietas vispār skatīties un laiku tērēt. Slēdziet panorāmu un zināsiet, kas notiek televizorā. Jā. Tā realitāte arī ir tikpat īsta. Viņa tikai ir cita. Jā. Arī tikpat īsta. Jā, un lai mūsu sarunai būtu arī kaut kāda pievienotā vērtība, tad teikšu tā, ka tie, kas šobrīd skatās un viņiem liekas tas saistoši un viņi grib redzēt turpinājumu, tad nevis aiciniet mani draugos, kur visu laiku ir pilni šie te 5000, bet vienkārši uzspiediet sekot. Un ja jūs gribat, kā attīstās notikumi... Man būs Facebookā Ivo Puriņš manā kontā. Tieši tāpatās piesakojiet Ivo, skatieties, kā viņam tur notiks, kā viņam tur ar koksu viss būs, un kā viņš fočēsies uz robežām. Tā kā cilvēks dodās ekstrīmā ceļā, un tas ir cienējami. Es tev par to, kā teikt, dodu 5. Vienmēr esmu atbalstījis cilvēks, kas nebaidās un kas dodās pretī nezināmajam. Kaut gan atkal paredzot to, ka viss jau tik un tā labi beigsies, tad jau tas nav bailīgi. Un ja arī sūdīgi beigsies, tad arī nemaz arī nav sūdīgi. Redzi, vecā priekšniece izdomāja, ka man tagad vajag viņai muguru pakasīt. Mētenis ir mētenis. Viņas, kā teikt, savu vienmēr panāk. Tā kā forši jums visiem dienu, labu noskaņojumu, vairāk mīlestības un mazāk kreņķēties un valkaties visam tam teātrim līdzi, jo viņi jau dēļ tā arī to visu dara, lai es vilktos.
Tad, kad jūs nevilksieties, kā viņiem būs lomkas. Jā, viņi tik daudz strādā, un jūs neskatāties. Tik daudz darba ieguldīts, tik daudz resursus. Tā kā dzīve nekur nebeidzās, dzīve turpināsies, un mēs esam vienkārši šī teātra vērotāji. Mēs varam viņām mesties un tur ar putām uz lūpām ārdīties, un mēs varam paņemt popkornu un skatīties. Iečilot un pastīties, zinot to, kas mēs esam, kur mēs esam, kāpēc mēs esam. Tad jau viss atkal sakārtojās. Tā kā uz tādu viļņā atvadamies. Čau visiem! Čau! Good matkam leka jaika. Cik mēs iegriezām?